Lai kandidētu šajās vēlēšanās, dibināta partija Valmierai un Vidzemei, kuras vadītājs ir pašvaldības izpildirektors Jānis Baigs. Boķis to nevada. Jaunai paaudzei esot daudz jākrāmē darba virsū. Tā Boķis, kas mēra amatā strādā 10. gadu. Kāpēc jūs kandidēt vēlaties uz priekšsādātāju vietu? Ja jūs sakāt jaunas smadzenes, jauni cilvēki, jūs dod tam priekšroku. Kāpēc jūs neatsakāties no šī amata? Domāju, ka es vēl šo vienu termiņu strādāšu. Es jūtu gan vēlēšanos, gan spēku, gan arī negribu pamest daudzas iesāktas lietas. Bet vai lietas nevar turpināt kā deputātam vienkārši? Pirmkārt jau ir jānodrošina sev arī darbs un alga, vai ne? Un tāpēc arī ir vienkārši jāstrādā, jo man nav ne pensija, ne es viņā taisos iet. Ja tā godīgi, tad es saprotu, jums būtu svarīgi šajā amatā par priekšsādātāju būt arī nākamajā sasaukumā, tādēļ, lai jums būtu pastāvīgi ienākumi. Nē, kāpēc? Tas tā, kā saka, ļoti primitīvi no jūsu puses pateikt. Jūs pateicāt, ka jums ir svarīgi ienākumi. Nē, bet no kā tad cilvēks dzīvo, vai ne? No deputāta algas. Tās ir galīgas muļķības, vai ne, un neviens no tādas nedzīvo. Tā bija varbūt viens otrs Saeimas deputāts iecerējis. Pilsētas domē šie deputāti atalgojumi, viņi ļoti samērīgi, es uzskatu, un katram cilvēkam ir jāstrādā citā darbā, un partija vada viens cilvēks, otrs kandidē uz šo priekšsēdētāju amatu, un tā sabalansētība un tas skats nākotnē ir, un varbūt, ka tas ir pozitīvs piemērs. Es to vairāk tā risinātu, nevis skatīties, vai būs vai nebūs alga, vai ne, tas nav tas galvenais, es varbūt tā pateicu. Pārliecināts, ka vēlētāji Tautas partijas vietā varēs uzticēties jaunajam politiskiem spēkam. Par to daudz nediskutēsim. Ja kādam būs vēlēšanās, kā saka, vēl vienreiz to atgādināt, lai atgādinātu. Nav jau arī par ko īpaši kaunēties, jo arī ņemot to pašu Tautas partiju, viņiem bija tik daudz pašvaldību, tik daudz mēru un vajadzību, ka kaut ko visiem sasolīt un iedot, tas bija praktiski neiespējami. Vai jūs jūtaties līdzatbildīgs, ka Tautas partija nav samaksājusi miljonu pārtērēto valstī? Es domāju, ka tiesas spriedumi un viss noslēdzies tā kā noslēdzies, bet negribētu teikt, ka es tur būtu līdzatbildīgs kā faktiski ierindas partijas biedrs. Man tur kaut kas liekas tomēr drusciņi netaisnīgi, ka tika uzrēķināta tāda nauda. Bet kas bijis, es domāju, ka ir jāiet uz priekšu un Jūs domājat, ka nav jāatgādina par to, ka jūs arī esat bijuši šajā Tautas partijā? Varat atgādināt. Runājot par lielo politiķu palīdzību mazajiem un otrādi, ko Boķis dēvē vairāk par mītu, jāmin kāds strīdīgs gadījums, kas noticis senāk. Valmieras Olimpiskais centrs nopirka no akciju sabiedrības Valmieras piens viesnīcu un naktsmājas. Zinot, ka uzņēmums piederējis Andres Čēles ģimenei, ir apšaubīts, vai pirkums bijis izdevīgs. Boķis izteicies grūti iedomāties, ka pilsētai būtu tikai viena viesnīca, turklāt objekts bijis labā tehniskā stāvoklī.